karitatīvās Lindas naudiņas. Linda, kādēļ tad jūs uzstājāties baltos halātiņos savā pirmajā izstāstīnā? Balta krāsa vispār tāda ļoti skaista, ne? Bet ne tāpēc. Mēs uzstājāmies tāpēc, ka mums ļoti uzrunā. Tas, ko Vītols saka, ka dziedināšana jau nav vajadzīga veseliem, bet dziedināšana ir vajadzīga slimiem. Un tas, ko Dievs mums ir devis, viņš mums ir devis katram kādu talantu. Un mūsu talants, ko Dievs mums ir devis, tā ir balss, tās ir rokas, kājas, kustības. Un, ja mēs ar to varam iet Jēzus Kristus vārdā un cilvēku svētīt no tā, kāpēc ne? Bet es domāju, ka mums korī varbūt ir daudz ārstu. Vai saistīti ar medicīnu? Galīgi garām? Nu, nē, īstenībā jāc uztrāpīgi. Yes. Ir arī ārsti mums. Ir, jā. Labi. Nu tad tagad vārdu dosim korim Frīdgil ar dziesmu. Jā, un arī manam kolēģim Mansim, kurš atrodas dziedātāju rindās. Viņš īstenībā teica, ka viņam ir kāds talants, un tas talants nāc pastāst, kā tu teici, kāds tas talants ir. Mans talants ir dziedāt absolūti afrikāņu valodā. Šis ir afrikāņu puika. Tie, ka nav bijuši Afrikā, tāda ir afrikāņu puika, zilām acīm. Un Linda, mans talants bija iesiltīt publiku. Linda to ļoti labi māk. Nu tad celsimies kājās, ja? Un tad jūs vienkārši darīsiet to, ko es tagad darīju. Un tagad jums ir jāpaceļ vienu kāju šī tādā veidā gaisā. Nepaskatīsiet kaimiņu, bet jātur viņa gaisā. Un otru roku jāpaceļ augšā. Un tad jāsasčopa seja. Rītīgi jāsasčopa seja. Un jātiek. Acis un ausis vaļā. Tagad es gribētu, ka jūs piecelties kājās, ko es dziedās, tad jūs kustēsieties. Ko es jau arī pakustēsies. Tad es jums rādīšu.
rādīšu ar... Šitā, kad es jums rādīšu, tas nozīmē, ka jūs soļosiet, ja? Un plaukšaniet ar mani reizē, un tad atkal solīšu būs, un tad, ka jākustās, tad ir viens uz dienas sādu, pie silviem, tieši, un uz otras sādu un atkal šitā uz sādiem. Skaidrs ir kustības? Ja? Jā. Ja? Jā, visi atkārtos pēc jums. Reizē. Pirms korim tiks teikts vērtējums, mums ir vēl no kora kāda daļa, kur spēlē ģitāru un dzied dažādās valodās, bez afrikāņu valodā. Tā ir. Tā ir Renāte, sagaidām Renāte Klūva ar aplausiem, un viņa mums izpildīs kādu tiesību. Nu, vispirmā visas kāds. Kāds manas kāds. Jā, man ir tāds kāds. Es jums patīšu, ko es darīšu. Es dziedāšu dziesmīņu, viņu uz krievu valodā. Es viņu pati sācēju. Es ceru, ka jūs saprotat krieviski, jā. Es nekad nesapratu. Man vienkārši, vecāki man bija krievu tautības, un tad, viņi man ir krieviski runāja. Bet es nekad nesapratu. Vispār, ko es gribu teikt? Jā, viņi, man vispār ļoti, sklampuļus, es nevaru tā, grūti ir ar daudziem cilvēkiem priekšā. Es to nekad nedaru, es vienmēr tikai savu jaunīti dziedāju. Bet, jā. Es īstenībā to dziesmiņu atceros no visiem vārdiem krievu valodā, ko es zināju. Man arī vecāki arī visu laiku mūžu domāja, ka es esmu ļoti nepaklausīga meitene, bet vienkārši nekad nesapratu, ko man teica. Kad es dzīvoju pie viņiem, tad es iemācījos ļoti daudzus vārdus. Es saprastu dziesmiņu. Un vēl man ir kāda, kas ir ļoti franču valodā, un es arī vienu daļu no tas dziesmiņas uztasīju franciski. Un tā dziesmiņa, viņam būs, es varu patulkot viņas vārdus, viņam būs par mani, jā, es viņu varu pateikt, kā es viņu izdomāju. Viņam būs, vispār, kad es biju maziņa, jā, man bija 12 gadi, un es biju tad ļoti vientuļa. Man vienkārši nebija daudz draugi, man tur bija pārgalvā citi bērni, bet, viņi runāja tikai krieviski, es nekad nesapratu. Un tad es domāju, ka, es uztasīju tādu dziesmīņu, un ielikšu YouTube'ā, un tad es viņu uztasīju. Un man arī omīti komentēja, ja tur mēs dziedāšu. Man ir ļoti jauka omīte. Viņa velka tādu lielu kleitu. Viņa man palīdzēja, viņa parasti dejo man tur komentēt. Viņa netika šodien. Viņa bija jātiek sabraucēt, viņa pansumā tur tiks. Un tad, es viņu dziedāšu.
Меня зовут Катя, у меня 12 лет. Я живу на кухне, свояка у меня нет. Только две птички кушают слепые рыбки. Черепашка моя, черепашка моя, черепашка умерла. Черепашка, почему от меня осталась? Я не могу жить без тебя. Черепашка, почему от меня оставила жизнь без тебя? Плохо. Меня зовут Катя, у меня 12 лет. Я живу на кухне, собака у меня нет. Я живу на кухне, собака у меня нет. Меня зовут Катя, у меня 12 лет. Я живу